Lasījums no Marka evaņģēlija 6. nodaļas. Un viņš, Jēzus, no turienes izgāja un nāca sava tēva pilsētā, un viņa mācekļi viņam gāja līdzi, un kad sabats nāca, viņš iesāka sinagogā mācīt, un daudzi viņu dzirdēdami brīnījās un sacīja, no kurienes nāk šī gudrība, un kas tā par gudrību, kas viņam dota, un ka tādi brīnumi notiek caur viņa rokām. Vai viņš nav amatnieks, Marijas dēls un Jēkaba un Jāzepa un Jūdas un Sīmaņa brālis, un vai viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ņēma apgrēcību pie viņa. Bet Jēzus uz tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk cienīts, kā savā tēva zemē un pie saviem radiem un savās mājās. Un viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem vājiem viņš rokas uzlika un tos dziedināja. Un viņš brīnījās par viņu neticību, un pārsteigāja ciemus visapkārt mācīdams. Un viņš aicināja 12 un iesāka tos izsūtīt pa 2, un tiem deva varu pār nešķīstiem gariem, un tiem pavēlēja, ka tie neko neņemtu līdzi ceļā, kā vien spieķi, ne kulīti, ne maizes, nedz naudu jostā, bet ka kurpes apautu un neapvilktu 2 svārkus. Un viņš uz tiem sacīja, kur jūs kādā namā ieiesit, tur palieciet, tiekams jūs no turienes aizejat. Un ja kādā vietā jūs nepieņems, nedz jūs klausīs, tad izejiet no turienes un nokritiet pīšļus no savām kājām viņiem par liecību. Patiesi es jums saku, vieglāk būs Sodomas un Gomoras ļaudīm soda dienā, nekā tādai pilsētai. Un izgājuši tie sludināja, lai atgriežas no grēkiem, un izdzina daudz velnu, un svaidīja daudz vāju ar eļļu, un darīja tos veselus. Un ķēniņš Herods to dzirdēja, jo viņa vārds bija tapis zināms, un sacīja, Jānis pagremdētājs no miroņiem ir uzmodināts, un tādēļ viņš dara tādus varenus brīnumus. Citi sacīja, viņš ir Elija, un citi sacīja, viņš ir pravietis, jeb tā kā viens no praviešiem. Bet Herods to dzirdējis sacīja, viņš ir Jānis, kuram es nocirtu galvu. Tas no miroņiem ir uzmodināts. Jo pats Herods bija sūtījis un Jāni grābis un to cietumā licis Herodijs, sava brāļa Filipa sievas dēļ, jo viņš to bija precējis. Jo Jānis uz Herodu bija sacījis, tev nepieklājas, ka tev ir sava brāļa sieva. Bet Herodija viņu ienīda un viņu gribēja nokaut, bet nevarēja. Jo Herods Jāni bijās, zinādams viņu esam taisnu un svētu vīru, un viņu turēja cieņā, un viņu klausīdams viņš daudz ko darīja, un labprāt viņu dzirdēja. Tad pienāca piemērota diena, kad Herods savā dzimšanas dienā dzīres taisīja saviem lieliem kungiem, virsniekiem un Galilejas augstākiem vīriem. Un Herodijas meita ienākusi dejoja, un labi patika Herodam un tiem, kas līdz pie galda sēdēja. Tad ķēniņš sacīja uz meiteni, lūdz no manis, ko gribēdama, es tev došu. Un viņš tai zvērēja, ko tu no manis lūgsi, to es tev došu, ar līdz pat pusē no manas valsts. Bet viņa izgājusi sacīja savai mātei, ko lai es lūdzu, bet tā sacīja, Jāņa pagremdētāja galvu. Un tūdaļ viņa gāja steigšus iekšā pie ķēniņa, lūdza un sacīja, es gribu, ka tu man tūlīt dod kādā bļodā Jāņa pagremdētāja galvu. Un ķēniņš ļoti noskuma, tomēr zvēresta, un to dēļ, kas pie galda sēdēja, viņš negribēja viņai to liekt. Un ķēniņš tūdaļ sūtīja bendi un pavēlēja viņa galvu atnest. Un tas nogājis, viņam cietumā galvu nocirta, un atnesa viņa galvu bļodā un deva to meitenei. Un meitene to deva savai mātei. Un kad viņa mācekļi to dzirdēja, tad tie nāca un paņēma viņa miesas, un tās ielika kapā. Otra Samuēla grāmata, 15. nodaļa. Un pēc tam Absaloms sev sagādāja ratus un zirgus un 50 vīrus, kas viņa priekšā skrēja.
Un Absaloms cēlās no rīta agri un nostājās ceļā pie vārtiem, un ja kam bija kāda tiesas lieta, par ko viņš pie ķēniņa nāca tiesāties, tad Absaloms to aicināja pie sevis un sacīja: no kuras pilsētas tu esi? Un, kad tas sacīja: tavs kalps ir no šās jeb tās Izraēla cilts, tad Absaloms uz to sacīja: redzi, tava lieta ir laba un taisna, bet tev nav neviena pie ķēniņa, kas uzklausītu. Un Absaloms uz to sacīja: ak, kas mani celtu par zemes soģi, lai, ja kam kāds strīds vai tiesas lieta būtu, nāktu pie manis, un es tam gādātu taisnību. Un, kad kāds pie viņa nāca un metās zemē, tad viņš izstiep savu roku un to satvēra un to skūpstīja. Tā Absaloms darīja visam Izrēlam, kas pie ķēniņa nāca tiesāties. Tā Absaloms zaga sirdis Izrēla vīriem. Un pēc 4 gadiem Absaloms sacīja uz ķēniņu: es gribu noiet un savu apsolījumu Hebronā izpildīt, ko es tam kungam Jahvem solījis, jo tavs kalps ir solījumu solījis, kad es Gešūrā Sīrijā dzīvoju, sacīdams: ja tas kungs Jahve mani tiešām vedīs atpakaļ uz Jeruzalemi, tad es kalpošu tam kungam Jahvem. Tad ķēniņš uz to sacīja: ej ar mieru, un viņš cēlās un gāja uz Hebronu. Un Absaloms sūtīja izlūkus pie visām Izraēla ciltīm un sacīja: kad jūs dzirdēsiet taures skaņu, tad jums būs sacīt: Absaloms ir ķēniņš Hebronā. Un ar Absalomu gāja 200 vīru no Jeruzalemes, kas bija aicināti, bet tie gāja savā vientiesībā un nezināja it nenieka. Absaloms sauca arī Ahitofelu no Gilo, Dāvida padoma devēju, no viņa pilsētas Gilo, kad viņš upuļus upurēja. Un dumbinieku derība kļuva stipra, un ļaudis pulcējās un vairojās pie Absaloma. Tad nāca vēstnesis pie Dāvida un sacīja: visu Izrēla vīru sirdis pieķērušās Absalomam. Tad Dāvids sacīja uz visiem saviem kalpiem, kas pie viņa bija Jeruzalemē: celieties un bēgsim, citādi mums glābšanās nav Absaloma priekšā. Ejiet steigšus, ka viņš steigdamies mūs nepanāk un nepadara mums nelaimi un nekauj pilsētu ar zobena asmeni. Tad ķēniņa kalpi uz ķēniņu sacīja: tā kā mans kungs ķēniņš nodomā, redzi, mēs esam tavi kalpi. Un ķēniņš izgāja ar visu savu namu kājām, un ķēniņš atstāja 10 blakus sievas namu sargāt. Tā nu ķēniņš ar visiem ļaudīm kājām izgāja un apstājās pie pēdējā nama, un visi viņa kalpi gāja viņam līdzās, arī visi krētieši un visi plētieši, un arī visi gatieši, 600 vīru, kas viņam no gatas bija līdzi nākuši, tie gāja ķēniņa priekšā. Tad ķēniņš sacīja uz Itaju no gatas: kam tu arī dzen mums gribi iet līdzi? Ej atpakaļ un paliec pie ķēniņa, jo tu esi svešinieks un tik ienācējs savā vietā. Vakar tu esi atnācis, vai man šodien tevi būs maldināt mums iet līdzi, jo es eju, kur varēdams. Ej atpakaļ un ved savus brāļus līdzi atpakaļ, žēlastība un uzticība, lai ir ar tevi. Bet Itais atbildēja ķēniņam un sacīja: tik tiešām, kā tas kungs Jahve dzīvs un kā mans kungs ķēniņš dzīvs, tai vietā, kur mans kungs ķēniņš būs, lai būtu vai uz nāvi, vai uz dzīvību, tur būs tavs kalps arī dzen. Un Dāvids sacīja uz Itaju: nāc, tad iesim. Tā Itais no gatas gāja līdz ar visiem saviem vīriem un ar visiem bērniem, kas pie viņa bija. Un visa zeme raudāja lielas raudas, un visi ļaudis gāja garām, un ķēniņš gāja pār Kidronas upi, un visi ļaudis gāja pāri pa ceļu uz tuksnesi. Un redzi, arī Cadoks tur bija ar visiem levītiem, kas dieva derības šķirstu nesa, un tie nolika dieva šķirstu, un Abjatars tur pienāca, kamēr visi ļaudis no pilsētas bija izgājuši. Tad ķēniņš sacīja uz Cadoku: nes dieva šķirstu atpakaļ pilsētā. Ja es žēlastību atradīšu tā kunga Jahves priekšā, tad viņš mani vedīs atpakaļ, un man liks redzēt viņu pašu ar viņa mājokli. Bet ja viņš tā sacīs: man nav labs prāts pie tevis, redzi, še es esmu, lai viņš man dara, kā viņam patīk. Un ķēniņš sacīja uz priesteri Cadoku: tu redzētāji,
ej atpakaļ uz pilsētu ar mieru, un Ahimāts, tavs dēls, un Jonatāns, Abjatara dēls, jūsu abi dēli ar jums. Redziet, es gaidīšu tuksnesī pie braslām, tiekams kāda vēsts no jums atnāks un man dos ziņu. Tā Cadoks un Abjatars Dieva šķirstu nesa atpakaļ uz Jeruzalemi, un tur palika. Un Dāvids kāpa uz Eļas kalnu, un iedams raudāja, un savu galvu bija aptinis, un gāja pats basām kājām. Arī ļaudis, kas pie viņa bija, ik katrs savu galvu bija aptinis, un gāja uz augšu, un iedami raudāja. Un Dāvidam teica un sacīja: Ahitofels ir starp dumpiniekiem pie Absaloma. Tad Dāvids sacīja: Kungs Jahve, dari jau Ahitofela padomu par muļķību. Kad nu Dāvids nāca kalnā, kur mēdza Dievu pielūgt, redzi, tad Hušais, arkietis, viņam nāca pretī ar saplēstiem svārkiem un zemi uz galvas. Un Dāvids uz to sacīja: Ja tu man nāksi līdz, tad tu man būsi par nastu, bet ja tu iesi atpakaļ pilsētā un sacīsi uz Absalomu: Es būšu tavs kalps, ķēniņ, kā citkārt esmu bijis tava tēva kalps, tā nu es būšu tavs kalps, tad tu man iznīcināsi Ahitofela padomu. Un vai tur pie tevis nebūs priesteļi Cadoks un Abjatars? Tāpēc visu, ko tu ķēniņa namā dzirdēsi, to saki priesteļiem Cadokam un Abjataram. Redzi, tur ir viņu abi dēli, Ahimāts Cadoka un Jonatāns Abjatara dēls. Caur tiem jūs visu, ko dzirdat, sūtiet pie manis. Tā Hušais, Dāvida draugs, gāja pilsētā, kad Absaloms nāca uz Jeruzalemi. Daniela grāmata 9. nodaļa. 1. gadā, kad Dārijs, Ahasvēra dēls no mēdiešu dzimuma, bija celts par ķēniņu Kaldeju valstī, viņa valdīšanas 1. gadā es, Daniels, grāmatā ņēmu vērā gadu skaitu, par ko tā kunga Jahves vārds caur pravieti Jeremiju bija noticis, ka Jeruzalemē pilnus 70 gadus jāstāv postā. Un es griezu savu vaigu pie Dieva, tā kunga Jahves, viņu meklēt ar lūgšanām un pielūgšanām, ar gavēšanu maisā un pelnos. Un es pielūdzu to kungu Jahvi savu Dievu, sūdzēju un sacīju: Ak, kungs, stiprais Dievs, tu lielais un bijājamais, kas derību un žēlastību turi tiem, kas tevi mīl un tur tavu bauslību. Mēs esam grēkojuši un netaisnību darījuši un bijuši ļauni, un esam pretī turējušies un atkāpušies no taviem baušļiem un no tavām tiesām. Mēs arī neesam klausījuši taviem kalpiem praviešiem, kas tavā vārdā runājuši uz mūsu ķēniņiem, valdniekiem un mūsu tēviem un visiem zemes ļaudīm. Tu, kungs, esi taisns, bet mums jākaunas, kā tas šodien redzams, gan Jūdas vīriem, gan Jeruzalemes iedzīvotājiem un visiem Izraēla bērniem, kas tuvu un kas tālu pa visām zemēm, kur tu tos esi izdzinis viņu pārkāpumu dēļ, ar ko tie pret tevi grēkojuši. Ak, kungs, mums jākaunas arī mūsu ķēniņiem, valdniekiem un mūsu tēviem, ka mēs pret tevi esam grēkojuši. Bet pie tā kunga Jahves, mūsu Dieva, ir žēlastība un piedošana, jebšu mēs viņam esam pretī turējušies, un neesam klausījuši tā kunga Jahves sava Dieva balsi, staigāt viņa bauslībā, ko viņš mums bija devis caur savu kalpu, praviešu roku. Bet viss Izraels tavu bausli ir pārkāpis un ir atkāpies, neklausīdams tavu balsi. Tādēļ lāsts mums ir uzgājis, un kas ir zvērēts, kā rakstīts Dieva kalpa Mūzes bauslībā, tāpēc, ka mēs pret viņu esam grēkojuši. Un viņš savus vārdus ir stipri turējis, ko viņš runājis pret mums un pret mūsu tiesas kungiem, kas mūs tiesāja, lielu ļaunumu pār mums vezdams, kāds nav noticis apakš visas debesis, un kā noticis Jeruzalemē. Kā stāv rakstīts Mūzes bauslībā, tā viss tas ļaunums pār mums nācis, un mēs tā kunga Jahves, sava Dieva vaigu, nepielūdzām, ka no grēkiem būtu atgriezušies un vērā likuši tavu patiesību. Tādēļ tas kungs Jahve ir modrīgs bijis ar ļaunumu un mums to uzvedis,
jo tas kungs Jahve, mūsu Dievs, ir taisns visos savos darbos, ko viņš dara, bet mēs viņa balsi neesam klausījuši. Un nu, kungs, mūsu Dievs, kas esi izvedis savus ļaudis no Ēģiptes ar stipru roku, un sev vārdu esi darījis, kā tas vēl šodien ir, mēs esam grēkojuši, mēs esam bijuši ļauni. Ak, kungs, pēc visas tavas taisnības, lai jau tava dusmība un bardzība nogriežas no tavas Jeruzalemes pilsētas, no tava svētā kalna, jo mūsu grēku dēļ un mūsu tēvu noziegumu dēļ Jeruzaleme un tavi ļaudis tapuši kaunā visu priekšā, kas ap mums dzīvo. Un nu, mūsu Dievs, klausi sava kalpa lūgšanu un viņa piesaukšanu un apgaismo savu vaigu pār savu svēto vietu, kas ir postīta, tevis paša dēļ, ak, kungs. Atgriez savu ausi, ak, Dievs, un klausi, atver savas acis un uzlūko, kā mēs esam postīti, un pilsētu, kas pēc tava vārda nosaukta, jo mēs nometamies ar savām lūgšanām tavā priekšā, ne uz savu taisnību, bet uz tavu lielo žēlastību. Ak, kungs, klausi, ak, kungs, piedod, ak, kungs, ņem vērā un dari to, un nekavējies tevis paša dēļ, mans Dievs, jo tava pilsēta un tava ļaudis pēc tava vārda nosaukti. Kamēr es vēl runāju un lūdzos un savus grēkus un savu Izraēla ļaužu grēkus sūdzēju un ar savu pielūgšanu nometos tā kunga Jahves sava Dieva priekšā, sava Dieva svētā kalna dēļ, kamēr es tā lūgdamies vēl runāju, steigšus pie manis atskrēja vīrs Gabriels, ko es pirmāk biju redzējis parādībā, un aizskāra mani ap vakara upuļa laiku. Un viņš mani mācīja un runāja ar mani, un sacīja: Daniēl, tagad es esmu izgājis tev mācīt saprašanu. Kad tu sāki lūgt, tad šis vārds izgāja, un es esmu nācis to pasludināt, jo tu esi ļoti mīļš. Tādēļ saproti vārdu un ņem vērā parādību. 70 nedēļas ir nospriestas par tavu tautu un par tavu svēto pilsētu, aizslēgt atkāpšanos, aizīmogot grēkus, salīdzināt noziegumu, atvest mūžīgu taisnību, aizīmogot parādības un praviešu vārdus un svaidīt vissvētāko. Tādēļ zini un proti, kamēr tas vārds izgājis, Jeruzalemi atkal uzcelt un uztaisīt līdz vienam svaidītam valdniekam ir 7 nedēļas un 62 nedēļas. Tad atkal uzcels un uztaisīs ar ielām un grāvjiem, kaut arī spaidu laikā. Un pēc 62 nedēļām svaidītais tiks izdeldēts, bet ne sevis dēļ, un pilsētu un svēto vietu izpostīs kāda valdnieka ļaudis, kas nāks un kam gals būs plūdos, un līdz pat galam būs karš un noliktā postīšana. Un viņš ar daudziem derību apstiprinās 1 nedēļu, un nedēļas vidū kaujamais un ēdamais upuris mitēsies, un viņš nāks ar negantības spārniem kā postītājs, kamēr noliktā sodība izgāžas un nobeidz postītāju.